Parasti valda uzskats, ka paēst ārpus mājas tas ir ļoti dārgi. Dažos gadījumos tas tiešām tā arī ir. Tomēr ir arī tādi uzņēmēji, kas saprot savu klientu vajadzības, tādēļ nāk tiem pretī ar jauniem piedāvājumiem. Pica ir ēdiens, kas garšo gan lielam, gan mazam. Lai gan mūsdienās daudziem radies priekšstats, ka tas ir ātrais ēdiens, kas tiek atsaldēts, uzsildīts un pasniegts, īsta pica tiek gatavota no mīklas un svaigiem produktiem. Tieši tāda pica tiek pasniegta restorānos Chili Pizza. Tās visas tiek gatavotas uz vietas pēc klientu pasūtījuma. Mums ir visplašākais sortiments. Mums kopumā ir 55 dažādi veidi picas. Jebkurai gaumē gan bez gaļas, gan malto gaļu, gan ar vistu, gan asās, gan augļu, dārzeņu. Dažādi veidi izmēri. 4 dažādi no mazākiem, no 20 cm, 25, 30 un pat lielās ģimenes pica 50 cm. Pizzeriju tīkls Chili Pizza ir diezgan liels un stabils uzņēmums Latvijā. Pati pirmā pizzerija tika atvērta 2001. gada decembrī Liepājā, bet no 2002. gada aprīļa tīkls attīstījās arī Rīgā un citviet Latvijā – Valmierā, Jelgavā un Ogrē. Šobrīd Rīgā veiksmīgi darbojas 12 pizzerijas, bet pavisam Latvijā ir 18 pizzerijas. Katrai Chili Pizzas pizzerijai tiek veidots individuāls interjers, piemēram, Alfā var justies kā kuģī. Savukārt, ja ir vēlme atsaukt atmiņā braucienu ar vilcienu, var doties uz Brīvības ielas pizzeriju. Neatkarīgi no to iekārtojumu, visas pizzerijas vieno augsts servisa līmenis un kvalitatīvi ēdieni. Chili Pizza piedāvātajā ēdienkartē iekļauti vairāk kā 80 dažādi ēdieni, tajā skaitā pizzas, zupas, salāti, pankūkas, pelmeņi, suši, saldi ēdieni un citi. Maltītes noslēgumā iespējams nogaršot gardus kokteļus, kas pagatavoti no svaigiem augļiem. Tuvojoties vēsākam rudens laikam, arvien plašākā klāstā tiek piedāvāti karstie kokteļi. Bērniem tiek piedāvāta īpaša ēdienkarte nevien ar garšīgiem, bet arī ar atbilstošām dekorācijām papildinātiem ēdieniem, kas izraisa jautrību un rosina apetīti. Turklāt bērniem šeit tiek arī piedāvāta iespēja svinēt dzimšanas dienu. Ballītes laikā bērnus izklaidēs vadītājs Čiliks, un jubilārs pats varēs cept picu, ar ko cienāt savus viesus. Beigās jubilārs saņems arī dāvanu no Chili Pizzas, kā arī Čilīša kluba karti, ar kuru turpmāk iegūs 20% atlaidi visām bērnu izmēru picām, jebkurā Chili Pizza pizzerijā. Protams, arī Chili Pizza apzinās, ka šajos grūtajos laikos cilvēki divkārt apsvērs pirms izvēlēsies ēst ārpus mājas. Tāpēc līdztekus ēdienu kvalitātei un dažādībai tiek domāts par izdevīgiem piedāvājumiem. Klientu lojalitātes programmas ietvaros pircējiem tiek piedāvātas drauga kartes, pēc kuru saņemšanas to īpašniekiem turpmāk pienākas dažādi bonusi. Interesanti, ka iespēja kļūt par Chili Pizza drauga kartes īpašnieku visvairāk izmanto jauni cilvēki. 80% no tiem ir 19 līdz 35 gadus veci. Tie, kas dara, tie izdarīs. Ir smaids nenokārt degunu un darīt uz priekšu un skatīties, ko klients vēlās. Sekot līdzi viņa paradumiem, ieteikumiem, uzklausiet, ko vajadzētu piedāvāt, ko ņemt ārā. Un apmierināt klientu vēlmes un pagatavot to pēc augstākās kvalitātes. Aktīvs darbs. Kāds tad ir gardas picas noslēpums? Pirmkārt, tā ir labi pagatavota mīkla, taču īsti picu cepēji sava aroda nianses neatklāja. Zināms vien tas, ka mīkla top no miltiem, ūdens un olām. Katra jauna pica parasti top pēc klientu ierosinājumiem. Vispirms tehnologs izstrādā receptūru, pēc tam tiek izkalkulēta tehnoloģiskā karte un pagatavota pica degustācijai. Ja tā izdevusies tāda kā plānots, tiek pasūtītas izaivielas un tā tiek iekļauta ēdienkartēs. Savukārt, ja degustatoriem šķiet, ka kaut kas nav īsti tā kā gribētos, receptūra tiek uzlabota un atkal viss sākas no gala. Produkti picu pagatavošanai tiek iepirkti gan no vietējiem ražotājiem, gan ārvalstu piegādātājiem, jo visas nepieciešamās izaivielas Latvijā nemaz nav iespējams iegādāties. Cepēji parasti picu cepšanas mākslu apgūst vairākus mēnešus pie pieredzējušākiem kolēģiem, un tikai tad, kad viņi pierādījuši, ka prot pagatavot jebkuru picu no plašās ēdienkartes, var strādāt patstāvīgi. Viens picu meistars stundā spēj uzcept līdz pat 200 picām. Kad mīkla gatava, tā tiek sasvērta gabaliņos dažādu izmēru picām. Chili Pizza piedāvā 4 izmērus – bērnu, mazo, vidējo un lielo. Tad mīklas gabals tiek likts īpašā iekārtā, kas to izrullē nepieciešamajā biezumā. Uz mīklas kārtas tiek liktas visas pārējās nepieciešamās sastāvdaļas – siers, gaļa, zaļumi, dārzeņi, sēnes, tomātu mērce un citas. Tad picu liek īpašā krāsnī un cep apmēram 7 līdz 8 minūtes. Nu tā var nonākt uz pasūtītāja galda.